viņš mācās no labākiem, tos labākos gājienus. Ventspils šobrīd ir daudz labu basketbolistu mājvieta, bet maz ir tādu, kas šeit dzimuši, auguši un tepat arī spēlē. Nav šaubu, viņš ir īsts ventspilnieks, patriots, kam karjeras lielākie sasniegumi vēl priekšā. Pagaidām par lielāko panākumu uzskata iekļūšanu Eiropas junioru meistarsacīkšu finālā. Sandis Buškevits, pēc amploa aizsargs, basketbola elitē pārliecinoši ienāca pagājušajā sezonā. Diemžēl, neskatoties uz sekmīgu personisko sniegumu, kopā ar Ventspili ierindojās tikai 4. vietā. Laukumā izceļas ar tikai sev piemītošu spēles stilu, ko augstu novērtē komandas līdzitēji. Es nemaz nedomāju, ka tā kaut ko var iztaisīt. Un bez tam viņam stāvēja pretim laikam toreiz viņa tagadējais komandas biedrs Bondarenko laikam bija. Šo pavasaru play-off spēlēs pret Baltiku. Es iemetu to grozu, kas bija Stimula apskatā 1. vietā. Viņš apgriezās un met tur. Es pat nevaru apdomāties. Man ilgi bija jāskatās un jāpēc. Es neatceros, kas man iedeva piespēli, bet mani sedza sprūdē. Es aizgāju viņam garām, vienkārši uzlecis, pagriezos un metu. Tā, vienkārši. Tas nebija tā, es nezinu, tas tāds instinkts vai kaut kāds, pats no sevīm. Kaut gan, un arī pašam bija tāds sajūta, ka šis grozs būs iekšā. Прогрессирует очень хорошо. Pēdējā laikā viņš ir ļoti daudz progresējis un īpaši gribās uzteikt ātrumu, koordināciju un diezgan augsto lecienu. Jebkurā gadījumā spēlētājs ir ļoti, ļoti perspektīvs un vienīgi viņam vajadzētu piedomāt tieši pie basketbola domāšanas. Citādi viss ir kārtībā. Novērtēt varbūt situāciju ātrāk. Tas man jāmācās un es arī mācos skatoties, kā spēlē Valēko. Ja viņam līdz šim bija trūcis, varbūt pieredzējuši spēlētāji blakus, ar ko tālāk sevi attīstīt, tad tagad viņam tas netrūks, un es domāju, ka viņš vēl ļoti daudz pieliks. Viņa mīļākais, man liekas, groņa numurs ir tas, ka iet ar bumbu uz grozu, un pēkšņi pagriežās ar muguru un izmet tā kā Jordans, no aizmugurs tādu. Viņš nemaz nemāk savādāk, viņš nemāk iet normāli iemest, tas viņam dabiski viss sanāk. Es negribētu teikt, ka es spēlēju uz publiku, bet tas man varbūt iznāk tā dabiski. Katrā spēlē varbūt iznāk kaut kāds tāds triks, ko es pats negaidu no sevi. Tur uzliek gaisā, tur it kā dot piespēli. Citreiz nav bumbu, kur likt. To citi darīs, jāmēt grozā. Es no sākuma viņu gribēju mācīt par muziku. Viņš man arī gāja jau tā kā pats korī dzied un gāja muzikas skolā. Bet viņš pats to nometa. Vecam tēvam nekas neatlika, kā piekrist Sanča gaitā. Es pēdējā laikā klausos radio, Ventspils radio, Rīgas radio. Es klausos to, kas man patīk. Uzslēdzu vienu staciju, ir mūzika labi, paklausos. Patīk klausīties skaļu mūziku. Bija agrāk 109 no latviešiem. No ārzemēs es arī neesmu pircis nekad tā pa vienai. Tur, ka ir kasetē viens konkrēti grupa vai kas. Es vienmēr ir pircis izlases. Viņi kaut kur ir noziedējusi tā grupa, tā nedzied. Ir cits grupas jaunas, kas man iet pie sirds. Kā viņš met grozā iekšu,
Grozā to. Kā viņš lec, spraudiņos. Viņš vienmēr gribēja, tā, vislabāk un pirmais. Krālīnkungs jau nedod tik daudz iespējas spēlēt jaunajam Buškevicam. Neapšaubām, tas jāizcīna arī procesā. Pašlaik pietrūkst viņa ļoti maz uz laukumu laiži. Tas treneris kaut kā viņam neusticas varbūt. Viņš ir visjaunākais komanda. Armand Krauliņ, Sandrs Buškevits tiek maz laukumā. Mēs pieprasām. Es par kļūdām, par rupjām kļūdām arī pārmāc. Tas nozīmē, ir jāsēž malā brīžam. Nē, nekāda gadījuma, nē. Vai viņš man būtu noskatījis, vai es viņu. Tā bija vienkārši tāda sagadīšanās. Randes iepazinos arī šajā ārotu skolā, un mācījās par grāmatvedību. Mums tur bija spēles starp grupām basketbolā. Viņš ļoti izcēlās ar saviem, kā teikt, izgājieniem un saviem akrobātiskiem visiem izgājieniem. Un es viņu ļoti ievēroju, un tā tas notika nejauši. Jā, tā bija mīlestība no pirmā uzmetiena. Viņam mīļākais ir vārīts zupura soļnieks. Brīnišķīgs, super iznāk, super. Mans mīļākais ēdiens ir azūri. Viņš sastāv no gaļas, gurķi skābēt, sīpoli, tomātu mērci un vēl kaut kas izteikt. Tā ir pats nezinu, kā viņi tā ir. Lāc skapi! Pārējais viņam būs pašam jāpabeidz. Mums tā darba dalīšanas ir. Tā ir Sandra Buškevica virtuve. Vislabāk viņam garšo cept kartupeļu, vai ne? Rīta, tos drūmoliņus vajadzēja cept. Praktiski ar viņu nav problēmas. Viņš ēd visu un es taisu visu. Bet svētkrēties viņam patīk, ka es uztaisu viltotās irbītes. Kā vīrieti. Kā vīrieti es nezinu, bet viņš ir kolosāls vienkārši. Jā, viņš ļoti enerģisks izskatās uz lauku, man tā vismaz liekas. Pirms zvaigžņu spēles tur lēma no sākuma. 3 jāsprauž no augšu. Tur teica Zeidaks, pirmais, kas spraudīs, Čats un vēl viens paliek. Viss saka, ka man jāsprauž. Pats labākais no vienspilniekiem, vienīgais mūsējais. Es paskatījos, es izdomāju, ko es cīnīšos pret meliem, pret tiem ķenguriem. Bet es domāju, ka likšu tam visu Androdu. Un tie komentāri jau pateica, pa kuru grozu viņš met. Skaidrs, ka tas nebija lielais grozs, bet, izdoma. Un tas efekts jau vienreizēs skaists tas bija. Un numur 1. Sestdien Ventspilī bija liela diena, vai Sandrs Buškevits mums ir sarūpējis pārsteigumu. Bet ko viņš dara? Kurā grozā viņš met? Ir draugi. Tur iet uz ballītēm, un tev jāiet uz treniņu. Tur, piemēram, izlaist to visu un iet trenēties un sasniegt to, ko tu vēlies. Tad arī būs panākumi. Vai nu viņš būs spēlētājs, vai nu viņš paliks tādā līmenī, tas atkarīgs no viņa. No viņa darba, no viņa spēļu pieredzes. Tad viņš ir tas, kas varētu spēlēt. Viņš jau ir iemācījis skatīties basketbolu tagad. Viss tas pārraides. Gribas spēks, pašlepnums, godkāri. Tie visi ir tie pozitīvie momenti, kas ir nepieciešami lielam sportistam. Nē, es negribu. Nē. Cilvēks vieno daudz lietas, bet pats galvenais, lai tie būtu laimīgi. 100% ventspilnieks Sandrs Buškevits laukuma centrā, dzīves likločos un savu laika biedru skatījumā. Basketbola apskats vēl veiksmi un izturību.